Nu, lūk, tas, par ko mēs šodien tā kā kopumā runāsim, vairāk būs tā virstēma mums šodien ir nauda un laiks, jeb kā kļūt bagātam, kāda ir laika ietekme uz šo bagātību, kā laiks mums palīdz un kā viņš mums varbūt arī reizēm nepalīdz. Un pirmā prezentācija no manis būs par to pakāpenisko turīguma veidošanu ar saliktajiem procentiem, jeb kā tad notiek un strādā praktiski šis salikto procentu brīnums. Mans mērķis šodien ir ne tikai jums dot ieskatu šajā tēmā, bet galvenokārt šī prezentācija arī ir veidota tāda, lai viņa jums būtu praktiski noderīga darbā ar skolēniem. Tātad šo prezentāciju arī es jūs aicinu skatīties ar tādu skatu, ka jūs to varat arī ņemt un izmantot pēc tam darbā ar skolēniem. Prezentācijā būs iekļauti vairāki diskusiju jautājumi, kurus var pārnāt ar skolēniem. Prezentācijā būs iekļaut arī uzdevumu paraugi un būs video materiāli iekļaut, ko jūs tieši varat savā darbā ar skolēniem izmantot. Līdz ar to tas mans galvenais uzdevums ir ne tik lielā mērā varbūt jums šo tēmu izstāstīt, jo es domāju, ka lielai daļai no jums tas nebūs nekas jaunums, bet man būtu ļoti svarīgi, lai tas, ko mēs šodien stāstam, ir kaut kas tāds, ko jūs pēc tam varat arī izmantot savā darbā, stāstot šo tēmu skolotājiem. Par ieguldījumu tēmu mēs esam arī jau iepriekš runājuši semināros. Es domāju, ka mēs apkopojot, nosūtot šodienas apkopojumu, es domāju, ka mēs arī varam pievienot iepriekšējo semināru materiālus, kur mēs vairāk runājam tieši par dažādiem ieguldījumu veidiem, kādi tie ir arī par drošības jautājumiem. Tā kā, ja jums šī tēma ir aktuāla un vēlaties ar to runāt par saviem skolēniem, tad es domāju, ka mēs varam arī visus tos materiālus pievienot klāt. Nu, lūk, nesen latviešu valodā ir iznākusi jauna grāmata par finansēm, par naudas plānošanu, bagātības algebra, un tās autors Skots Galovejs ir teicis, ka bagātība nav par to, cik daudz tu nopelni, bet par to, cik daudz tu esi spējis saglabāt. Un par to arī šodien būs tā mana prezentācija tālāk par to, kā strādā saliktie procenti, kāda ir to ietekme uz mūsu bagātības ne tikai saglabāšanu, bet vairošanu. Apskatīsimies, cik liela tad ir šī laika nozīme bagātības veidošanā, un kā jau es minēju, tad būs arī pieejami praktiski piemēri par to, ko jūs varat izmantot savā darbā ar skolēniem. Nu, lūk, tad tas galvenais jautājums, par ko es šodien gribu ar jums parunāt, ir tiešām šie saliktie procenti. Mēs Latvijas bankā, vērtējot sabiedrības finanšu pratību, esam pamanījuši, ka šī ir viena no tādām izaicinošākajām tēmām, ko varbūt tik vienkārši nav saprast, bet saliktie procenti kā tāds naudas viens no galvenajiem pamatlikumiem ietekmē ļoti daudzus dažādus finanšu produktus, par to arī tā kā vēlāk pastāstīšu, un lai šos produktus pēc būtības varētu izprast, ir svarīgi arī saprast, tad ir tas pamatlikums, kas tur strādā. Nu, lūk, tātad saliktie procenti naudas kontekstā, un šodien es tieši par šo finanšu kontekstu runāšu, nozīmē to, ka cilvēks pelna procentus ne tikai no naudas, ko viņš sākotnēji iegulda, bet šie nopelnītie procenti pelna jaunas procentus. Un ko tad tas praktiski nozīmē? Es arī jums tūlīt pēc mirkļa parādīšu. Saliktie procenti var strādāt arī pretējā virzienā. Tie var ne tikai bagātību vairot, bet tieši arī tā kā pretējā virzienā šie saliktie procenti arī darboties. Tā kā radīt mums lielākus šos izdevumus nekā varbūt neizprotot šīs likumsakarības var šķist. Nu, lūk, un Alberts Einsteins to nosaucis par 8. pasaules brīnumu un runā, ka viņš esot teicis, kas to saprot, tas nopelna, kas nesaprot, tas maksā, un arī šai viņa domē ļoti lielā mērā gribētos šodien piekrist. Un kas tad ir tas, kā šie saliktie procenti strādā? Šeit es jums parādīšu vairākus ļoti praktiskus piemērus. Tātad, ja mums ir 100 eiro, ir dažādas iespējas, ko ar šiem 100 eiro darīt. Mēs varam šos 100 eiro ielikt krājkasītē, pagaidīt kādus 5-10 gadus un tad skatīties, kas ar to notiks. Kas ar to notiks, to pastāstīs pēc mans kolēģis Oļeks, kurš vairāk stāstīs par inflācijas ietekmi uz naudas vērtību. Bet tad tā otra iespēja, ko var darīt, šo naudu var mēģināt tā kā pavairot, lai kā minimums apsteigtu tā kā inflāciju.
Un nauda šo vērtību nezaudēt, bet tas var nozīmēt arī to, ka var izdoties nopelnīt. Nu, kā tad tas izskatās? Nu, tad iztēlosimies, ka mums ir 100 eiro. Mēs šo 100 eiro ieguldām ar vidēju procentu likmi, ienesīgumu 10% gadā. Un tad šeit mēs tabulā varam redzēt, ka pirmajā gadā mēs būsim nopelnījuši 10 eiro. Bet tālāk nākamajā gadā mēs ieguldam vairs ne jau 100 eiro, bet mēs ieguldam jau 110 eiro, kas ļauj mums nopelnīt jau nedaudz vairāk. Otrā gada laikā mēs būsim nopelnījuši 11 eiro, un šos 11 eiro mēs atkal pieskaitam klāt šai summai. Trešajā gadā jau mūsu ieguldījums ir 121 eiro. Jā, tad mēs papildus neko neesam iemaksājuši, tikai tas, ka mums ir nopelnīti šie 10%, viņi summais klātai sākotnējai summai, un gada no gada mēs pakāpeniski ieguldam aizvien vairāk. Un, ja mums izdodās atrast veidu, kā gadā nopelnīt vidēji šos 10%, tad pēc 5 gadiem mūsu 100 eiro ir pārvērtušies jau par 161 eiro. Un šis bija tāds piemērs ilustratīvs, ko es vēlējos izmantot, lai varbūt tā kā to domu sākotnēji skaidrāk saprastu. Mēs varam paskatīties arī, kas notiek, ja teiksim, tas ienesīgums gadā, ja šī tā kā peļņa procentos, ja viņi ir nedaudz pieticīgāk, nu, piemēram, ja tie ir 7%, kas ir tas, cik vidēji, teiksim, būtu arī, nu, vēsturiski ir bijis iespējams nopelnīt. Tad tā situācija tā kā izskatās joprojām diezgan līdzīga. Tātad mums ir 100 eiro, nopelnam 7%, pēc gada mums ir jau 107 eiro. Otrajā gadā mēs ieguldam par 7 eiro vairāk. Tātad mēs ieguldam 107 eiro, atkal varam nopelnīt, un atkal šī summa nāk tā kā klāt. Un mēs trešajā gadā ieguldam 114 eiro, ceturtajā jau 122 eiro, bet piektajā 131 eiro. Un šeit tā pelnīšana tieši to arī nozīmē. Mums ir kaut kāda viena summa, kur mēs esam ieguldījuši, un šī summa nopelna procents, un laika gaitā procenti sāk pelnīt jaunus procentus. Jūs teiksiet, pārāk optimistiski izklausās un tā. Iespējams, jā, mēs esam parādījuši vēl vienu grafiku, bet pirms tam šeit ir vēl viens grafiks, kas ilustrē, kā tas vizuāli izskatās. Šis ir tātad, ja mums ir 100 eiro, kas ar šiem 100 eiro notiek 40 gadu laikā. Ja mēs ieguldam šos 100 eiro, 40 gadus, mēs neko klāt nepiemaksājam, nekādas papildus iemaksas neveicam, mēs tikai gaidām. Mēs kaut kur šo naudu esam ieguldījuši un tikai gaidām 40 gadus un redzam, ka pēc 40 gadiem mūsu 100 eiro ir pārvērtušies, ja te var redzēt, jau tur ir vairāk nekā 1400 eiro. Un šeit var arī redzēt, ka līdz pirmajos gados šis pieaugums šai naudai ir salīdzinoši lēzens un neliels, bet tad, kad mēs tur apmēram 20 gadu slieksni pārveram, tad tas pieaugums sākas ļoti strauji, ja? Jo ap 20 gadiem jau mums jau tur būs jau, teiksim, tur piemēram, es neesmu sareiķinājis, bet eiro apmēram 400 un 7% no 400 eiro jau ir daudz vairāk. Te mēs redzam, ka 30 gadiem mums ir 1000 eiro, tā kā 7% no 1000 eiro jau ir daudz lielāka peļņa. Nu, šāds izskatās tā kā tas grafiskais attēlojums, un nevelti mums ir tas teiciens, tā kā laiks ir nauda, nu, tā kā to varētu uz šo arī attiecināt, jo šajā gadījumā, šajā kontekstā tā tik tiešām ir, ka laiks arī ir nauda, tad ir tāda teiciena, kā ļauj naudai augt, mēs runājam par naudas augšanu, un tad šis ir tas, kā izskatās šī naudas augšana, ja viņa tiek ieguldīta un pelna apmēram šos 7%. Nu tad, jā, kā jau es minēju, vai tie 7% ir kaut kas reāls, ko tik tiešām kāds varētu nopelnīt. Ja mēs skatāmies vēsturiski, jā, tad potenciāli tā varētu būt, jo vēsturiski tā ir bijis. Tas, protams, neko negarantē nākotnē, bet tas ir tas, ko mēs tiešām tā kā vēsturē redzam. Šajā grafikā jūs varat apskatīt datus par 500 Amerikas uzņēmumiem no 1927.
2027. līdz 2025. gadam, kāda tad tā dinamika ir bijusi. Un, ja mēs aprēķinām, ja, tad vidēji tik tiešām te ir 7% gadā, bet kā jūs varat redzēt šajā grafikā, tas nekad nav lineāri. Tas nav tā, ka jums nepārtraukti kāds ir garantējis, ka katru gadu jums tieši šādi būs. Mēs varam redzēt šeit, piemēram, 2010. gadā ir kritums, 2000 gadu vidū ir kritums, tas ir normāli, ka šī naudas ir šis svārstības, ienesīguma svārstības finanšu tirgos, un tāpēc mēs tieši šeit runājam par ļoti ilgiem laika periodiem, kuros tad, tā teikt, tas ienesīgums var arī tā kā izlīdzināties, un vidēji mēs tur varam runāt par kaut kādu pašiem tā kā 7%. Un tas arī jāsaprot. Ja šie piemēri iepriekšējie, ko es jums rādu šobrīd, un arī, ko es jums rādīšu pēc mirkļa, ir ilustratīvi un tikai balstoties tajā vidējā skaitlī, bet nav tā, ka mēs šogad varam jums garantēt, ka nākamgad tieši mēs runāsim par 7% ienesīgumu, vai aiznākamgad tāpat vienu gadu mēs varbūt runāsim, ka finanšu tirgos ir nopelnīti 20%, citā gadā iespējams būs mīnus 10%. Tā kā tas šeit vēlreiz uzsver to, ka tā nav lineāra kustība. Un vēl šeit es gribēju šo grafiku arī jums tieši parādīt, jo šis grafiks un šis ienesīgums ir rēķināts pēc inflācijas pielāgojuma. Tad šeit mēs redzam tā kā šos 7%, kas ir pēc tam, kad tiek šīs summas tā kā pielāgotas tam, ko inflācija izdara mūsu naudas vērtību. Es jums gribēju parādīt video. Šo video tiešām varat izmantot arī savās stundās ar skolēniem, kur mēs centāmies arī šādā veidā ilustrēt, kā tad tā naudas augšana strādā. Vai šī kāda arguments salikti centi, naudu, gluži kā sniegu, kas kļūst arvien lielāk, arī šeit lejot no galva. Iedomājies, tu finanšu tirgos ieguldi 100 eiro ar 5% apdēt gadā. Skaties, kas notiek tālāk. Princips ir šāds. Pēc viena gada šī summa pieaugs par 5 eiro, pēc 3 gadiem par 15 eiro, bet pēc 5 gadiem sākotnējais ieguldījums būs palielinājies gandrīz par ceturtdaļu. Tas nozīmē, jo ilgāku laiku ļauj savai naudai pelnīt, jo vairāk iegūsti. Summa pieaug gluži kā sniega bumba, ripojot lejā no kalna, un rezultāts ir iespaidīgs. Sākotnēji ieguldīties 100 eiro pēc 30 gadiem pieaugs vismaz 4 reizes, bet pēc 40 gadiem palielināsies pat 7-kārt. Sāc ar to, kas nevienu, pat neliels ieguldījums var kļūt par lielu vērtību. Ielūkojies Naudas skola .lv un uzzini vairāk. Vai zini? Lūk, tad, kā jau es minēju, tad finanšu kontraktā šie saliktie procenti strādā vairākos produktos. Šeit es arī esmu pieminējis tikai daļu, tā ilustrējot, kas tad apmēram ir šie produkti. Tad tie ir gan kaut kādi termiņu noguldījumi, gan krājkonts, ja nopelnītā nauda tur tiek nevis izņemta ārā un ieskaitīta norēķina kontā, bet ja viņi tiek atkārtot investēta, ieguldījumi, pakalpojumi. Šis ir galvenais iemesls, kāpēc mūsu pensiju uzkrājums tiek ieguldīts finanšu tirgos, jo ilgtermiņā finanšu tirgos pensijas uzkrājumam ir iespēja tā kā augt, un tas tiek, kā es minēju, var strādāt noteiktos gadījumos arī pretējā virzienā, kredītportfļos. Lūk, tad šeit es gribēju piedāvāt arī uzdevumu, ko jūs noteikti varat izmēģināt ar skolēniem. Šodien es to izmēģināšu ar jums, bet pamēģināsim palīdzēt. Liels paldies, ka izmēģinājāt šo uzdevumu. Jā, tad šo noteikti var dot kā jautājums skolēniem, pēc tam arī šis jautājums var tā kā pārunāt. Lūk, tad ir vēl viens tāds 70 likums 72, vai nezinu, kā to varbūt tā kā tieši latviski labi iztulkot, bet ir iespējams aprēķināt arī to, cik ilgā laikā tad šī ieguldītā summa, zinot to procentu likmi, ienesīgumu, cik ilgā laikā šī summa var tā kā dubultoties, tad tā formula ir šāda, ka 72 dalīts ar potenciālo procentu likmi, ko par ieguldījumu var saņemt. Piemēram, ja jūs krājkontā naudu tā kā ieguldītu un visu laiku viņu reinvestētu tur no jauna, tad būtu 72 dalīts tur apmēram ar 2, kas ir tas aptuvenais, cik tur kaut kādos
kaut kādā laikā varētu būt, šobrīd ir mazāk, bet tā. Nu, lūk, un līdzīgs arī uzdevums, jā, kā jau teicu, arī šo var izmēģināt kopā ar skolēniem, un šeit tas jautājums varētu būt, ja tu ieguldi 100 eiro ar garantētu pieaugumu 3% gadā, cik ilgā laikā šie 100 eiro dubultosies. Nu, tad arī varam izmēģināt, un šeit mēs redzam, jā, tad tā formula ir 72 dalīts ar procentu likmi, un tad mēs iegulstam gadu skaitu, cik ilgā laikā šīs ieguldītā summa dubultosies. Nu, lūk, šajā gadījumā tas būtu 72 dalīts ar 3 un sanāk 24 gadu laikā. Nu, lūk, tad par to uzkrāšanu un laiku. Šeit arī viens ilustratīvs piemērs. Mums ir Anna. Anna sāk ieguldīt 20 gados. Viņa iegulda 50 eiro mēnesī, un viņa iegulda šos 50 eiro mēnesī 30 gadu garumā. Vidējais ienesīgums ir apmēram šie 5%, un viņai šajos 30 gados kopā viņa ir iemaksājusi savā uzkrājumā 18,000 eiro. Jānis arī dara tāpat kaut kādas lietas, bet viņš sāk vēlāk. Viņš sāk 35 gadu vecumā, un viņš uzreiz sāk ar lielāku summu. Viņš iegulda 150 eiro mēnesī, un viņš iegulda 15 gadus. Vidējais ienesīgums nemainīgs 7%. Ja atšķirās tās, tad cik ātri vai vēlu katrs no viņiem sāk ieguldīt šo 15 gadu starpība. Un Jānis iegulda 3 reizes vairāk nekā Anna mēnesī. Un kopējais viņa ieguldījums ir par 9,000 lielāks nekā Anna to ir darījusi. Nu, un tad rezultātā šajā laikā, ja pēc šīs formulas mēs redzam, ka Anna ir uzkrājusi 61,354 eiro, un Jānis ir uzkrājis 47,800 eiro. Un, nu, tad šeit ir arī ļoti labs diskusijas jautājums, kā tas var būt, ka Jānis ir iemaksājis vairāk, un viņš katru mēnesi ir ieguldījis 3 reizes lielāku summu, bet rezultātā Anna tomēr ir uzkrājusi lielāku šo uzkrājumu šajos 30 gados. Un šeit tieši tā starpība veidojās no šī salikto procentu efekta, kur laiks ir lielāks, palīgs nekā iemaksātā summa šajā gadījumā, jo šim tieši laika nozīme gadu skaits, cik ilgi šī investīcija var augt, tas ir viss izšķirošākais faktors šajā salīdzinājumā. Nu, tad mēs varam paskatīties, cik tad Jānim vajadzētu 15 gadus vēlāk sākot, cik Jānim vajadzētu ieguldīt mēnesi, lai viņš varētu panākt Annu. Lai viņš panāktu Annu, viņam ir nepieciešams ieguldīt 4 reizes lielāku summu, lai viņš kompensētu šos 15 nokavētos gadus. Viņam ir jāiemaksā 4 reizes lielāku summu šajā gadījumā, un tikai tad viņš var panākt Annu un pat nedaudz viņu tā kā pārspēt. Bet rezultātā Anna būs iemaksājusi 18,000 pati no savas naudas, un visu pārējo viņai būs nopelnījuši saliktie procenti, bet Jānis būs iemaksājis 2 reizes vairāk. Viņš būs iemaksājis 36,000, un viņa gadījumā, nu, teiksim, tā naudas likumi būs izdarījuši viņa labā daudz mazāk. Nu, un tad man ir vēl viens video materiāls, pirms es arī savu prezentāciju būšu noslēgusi. Tiks varbūt mums labākais draugs. Īpaši, ja runājam par regulārām iemaksām un ilgtermiņu uzkrājumiem. Vai zini, kā strādā saliktie procenti? Ne bez iemesla tos dēvē par 8. pasaules brīnumu. Lūk, piemērs ar Kārli un Lieni. Viņi abi 20 gadu vecumā nolēma veidot uzkrājumu. Katrs ieguldot 25 eiro mēnesī ar 7% ienesīgumu gadā. Pēc 10 gadiem Liene pārtrauca ieguldījumu veikšanu, tad Kārlis turpināja ieguldīt kopumā 35 gadus. Kā atšķiras Kārļa un Lienes uzkrājumi viņu 55. dzimšanas dienā, Liene 10 gadu laikā ieguldīja 3,000 eiro un, pateicoties saliktajiem procentiem, nopelnīja vairāk nekā 4,000 eiro. Nākamos 25 gadus viņa iemaksas vairs neveica, bet savu uzkrājumu neizņēma. Uzkrājums turpināja augt salikto procentu ietekmē. Pateicoties tam 55 gadu vecumā, Liene bija nopelnījusi vairāk nekā 22,000 eiro. Savukārt Kārlis 35 gadu laikā ik mēnesi iemaksājot uzkrājumā 25 eiro, kopumā ieguldīja 10,500 eiro un 55 gadu pelnījis vairāk nekā 40,000 eiro.
Kādi ir secinājumi? Lienes un kārļa piemērs parāda, cik lielu nozīme ir laikam. Arī ar īsāku iemaksu periodu lienes uzkrājums ievērojami pieauga, bet kārlis ieguldīja ilgāk, un tieši tāpēc viņa uzkrājums ir 2 reizes lielāks. Ja liene būtu sekojusi kārļa piemēram un turpinājusi veikt iemaksas, viņas uzkrājuma pieaugums būtu tikpat iespaidīgs. Vislabākais efekts rodas, kad laiks un regulāras iemaksas darbojas kopā. Saliktie procenti tiek aprēķināti ne tikai no iemaksātās summas, bet arī no iepriekš nopelnītajiem procentiem. Ielūkojies naudasskola.lv un uzzini vairāk. Nu jā, tad šie video materiāli ir pieejami naudasskola.lv. Jums būs, tur ir vairāk materiāli, ja nemaldos 4 vai 5 šādi video, kas skaidro šo salikto procentu likumu, bet ir dažādi veidi, kā šīs tēmas skaidrot skolēniem. Mums bija Tavas pensijas nedēļā, kas notika decembra sākumā, kāds entuziasts bija sagatavojis un arī tā kā novadīja kopīgu diktāta rakstīšanu cilvēkiem. Tā kā arī šo varat izmantot kā metodi, kā skolēniem stāstīt dažādos veidos. Tas arī noteikti šeit ir daudz jautājumu, ko ar skolēniem diskutēt. Šī prezentācija būs pieejama, to atstāšu pieejama arī ar komentāriem, kur tad būs tādas nianses, kurām tad skolēni atbildēs ir jāpievērš uzmanība. Bet jā, noteikti tas, ko var ar skolēniem pārunāt, tad kā nauda finanšu tirgos ietekmē laiks, vai ir vērts ieguldīt nelielas summas, vai tomēr labāk ir pagaidīt, kad būs lielāki ienākumi, varēs uzkrāt vairāk, un šeit ir tā kā dilemma, ko es arī tā kā piemērā rādīju, cik tad, ka arī mazām summām ir liela nozīme, un arī noteikti tas, ko pie šāda stāsta ir ļoti svarīgi pārunāt par šo garantēto ienesīgumu katru gadu. Es gribu vēlreiz uzsvērt, ka mēs šo garantēto ienesīgumu un to stabilo procentu izmantojam tikai ilustratīvos nolūkos. Ieguldījumu un finanšu tirgos jums nevar garantēt neviens, ka katru gadu tiešām būs šie 7%. Kā jau es minēju, kādu gadu būs vairāk, kādu gadu būs mazāk, kādu dienu būs vairāk, iespējams nākamajā dienā tā kā būs mazāk. Tas nav nekas, ko kāds var garantēt. Tas nav arī tik lineāri, kā tas šajos grafikos, ko mēs izmantojam kā ilustratīvs piemērs, izskatās, un arī to noteikti ļoti svarīgi ar skolēniem pārunāt. Var paskatīties kaut vai kā piemēru šo S&P 500 vai arī citus kaut kādus indeksus, kā finanšu tirgi strādā, var arī kādu vienu uzņēmumu akcijas paskatīties, nezinu, to pašu Apple vai kas nu vēl, tā kā, piemēram, skolēns varētu interesēt, un tad apskatīties, kā tad ir tas ienesīgums un šī vērtība gadu laikā, dienu laikā mainījusies, lai tad nebūtu priekšstats, ka tas tiešām ir kaut kas garantēts un absolūti lineārs, kā tas varētu šajos piemēros izskatīties. Tad es jūs aicinu izmantot materiālus par saliktajiem procentiem. Mums ir sadaļa naudas skolā, kur varat redzēt arī šos video materiālus, definīcijas, piemērus, un prezentācijas šī, tāpat kā visas pārējās, būs pieejamas skolotāju sadaļā naudas skolā. Tā kā, lai jums labi lietojās materiāli, dodiet mums atgrieznisko saiti, un mēs uzdosim vēl dažus noslēdzošos jautājumus, pirms es dodu vārdu kolēģiem tālāk.